Šobrīd vizuālas pārmaiņas piedzīvojas laikraksta Talsu vēstis portāls retalsi.lv. Tajā var uzzināt aktuālāko novadā, ieskatīties, kas lasāms jaunākajos laikraksta numuros, kā arī noskatīties mūsu veidotos video sižetus. Portālā vērts ieskatīties arī drukātā laikraksta lasītājiem, jo pateicoties mediju atbalsta fondam, daļa oriģināla rakstu top tieši portālam retalsi.lv. Bet vislielākās pārmaiņas piedzīvojusi mūsu e-avīze, kuru šobrīd varat lasīt citā formātā. E-avīzei pieejami 5 veidu abonementi – 24 stundām, nedēļai, 30 dienām, 6 mēnešiem un gadam. To iespējams noformēt uzspiežot uz pogas abonēt portāla augšējā labajā stūrī. Pirmo reizi to darot jāreģistrējas, ievadīsiet savu e-pastu un izveidosiet paroli, kura turpmāk ļaus piekļūt e-avīzei. Kad reģistrācija pabeigta, vari abonēt laikraksta digitālo versiju. Kad maksājums būs veikts, saņemsi apstiprinājumu e-pastā, kur redzēsi, cik ilgi tavs izvēlētais abonements būs aktīvs. E-avīzei vari piekļūt ar savu reģistrēto e-pastu un paroli. E-avīze vairs nav pieejama līdzinējā PDF formātā, bet citā izskatā, kur lapas var šķirstīt kā drukātam laikrakstam. Rakstus pietuvināt var 2 veidos, gan palielinot procentus, gan uzklikšķinot uz konkrētā raksta, un tas atvērsies atsevišķi. Jaunums ir arī audio formāts, kas ļauj rakstus noklausīties. Pēc kāda laika atdzejoju visu dziesmu un eksperimenta kārtā koncertā nolasīju to, pirms izpildīju šo dziesmu oriģināla valodā. Kamēr tavs e-avīzes abonements ir aktīvs, vari piekļūt ne tikai jaunākajam laikrakstam, bet visam arhīvam līdz pat 2010. gadam. Līdz šim nebijusi opcija ir arī meklētājs. Ieraksti nepieciešamo atslēgas vārdu un sistēma to sameklēs konkrētos laikrakstos. Portālā var abonēt ne tikai e-avīzi, bet arī drukāto laikrakstu. Kā privātpersona, juridiska persona vai pensionārs, kam pieejama atlaide. Komisijas maksa abonēšanai netiek piemērota, bet, ja esi nokavējis abonēšanu pilna mēnesim, zvani pa tālruni 294 814 82 vai raksti uz e-pastu reklama@retalsi.lv un avīzi varēsi saņemt pēc 2 dienām. Atšķirībā no e-avīzes, lai pasūtītu drukāto laikrakstu, portālā nav jāreģistrējas. Pieejama arī iespēja ievietot sludinājumus. To atradīsi portāla kreisajā augšējā stūrī sludinājumi un tālāk poga ievietot sludinājumu. To var ievietot gan portālā, gan laikrakstā kopā, kā arī atsevišķi. Izvēlies sadaļu, obligāti ieraksti e-pastu un tālruni un sludinājuma tekstu. Lai pircējs, pārdevējs vai citi interesanti varētu sazināties, neaizmirsti norādīt tālruņa numuru. Izvēlies datumus, kad sludinājumu publicēt, un spied uz pogas ievietot sludinājumu, lai tālāk veiktu norēķinu. Jaunajā portālā iespējams arī līdzdarboties gan portāla, gan laikraksta satura veidošanā. Piemēram, var atbildēt uz jautājumiem mūsu veidotajās aptaujās un tāpat atsūtīt mums ziņu. Tā atrodama lapas apakšpusē. Ja esi pamanījis, ko būtiski Talsu novadā, tad pastāst mums, mēs apkoposim un publicēsim, spied uz ziņo redakcijai, aizpildi anketu un dod mums ziņu. Jaunais portāls retalsi.lv pavisam nesen ir nonācis pie lasītājiem, tāpēc iespējams lietošanas laikā vēl pamanīsi kādas kļūdas, bet strādājam pie tā, lai tā lietošana būtu vēl ērtāka.